Otrajā spēlē, otrajā grupā Somija šobrīd pārspēja Kanādu ar rezultātu 1-0. Arī tur cīņa turpinās. Tātad iemetiens laukuma centrā. Latvijai tam bija jau posms laukumā. Un spēle turpinās. Un te ir pirmais trīnieks. Jāteic, ka nekā briesmīga neparādīja Burē ar saviem vīriem. Pirmkārt jau viņš pats. Drīzāk gan jāteic, labāk nospēlē otrais trīnieks. Labi, bet tagad sāktība turpinās pie Artūra Eirvas vārtiem. Verības, Krievijas komandas spēlētāji, kur ļoti enerģiski sākuši otro periodu. Cits nekas viņiem neattiek, arī pats parāda atpakaļ un kļūdās piespēlē Krievu uzbrucēji un Gončars nespēja uz to tipu. Jāsāk atkal viss no savas pusītes. Krievi nāk uz aizsardzības zonā, Jašins bīstam iziet un meties pa vārtiem. Arī pārkal kaut kur pazudusi. Pirmā minūte, 0-0, otrais periods. Jā, nu, visu uzmanības centrā, protams, Burē. Regulārajā čempionātā, zināt, 74 spēles, 58 vārti, labākais rezultāts. Sezonas vērtīgākais spēlētājs, 14 spēlēs gūti uzvaru, nesošie vārti un, protams, brāļu rekords kopā ar Valeriju no Calgary Flames. 93 ripas, pārspērs brāļu Kallu, super rekords, 88 ripas, kas noturējās 31 gadu. Te ir kaut kārtējais iemetiens pie Latvijas valsts vienības vārtiem. Un laukumā Žamnova posms pats bīstamākais. Un mums Semjonovs ar saviem vīriem un iemetienu punktā. Tātad, kā redzat, Ņiževijs. Iemetienā esam uzvarējuši. Un arī priekšspēlētā Puļskiem. Tā nonāk centra zonā pie pretinieku vienības hokejistiem Mironovs. Tur apstrādā ripu, iet pāri centram. Viņu piesēdā Puļskis. Izspēle šeit savam partnerim Žitnikam. Žitniks nāk uz aizsardzības zonā. Spēlē Žabnovam un arī pārkal pārtvērta. Verības mūsu komandas spēlētāja Zīša Merkli un tagad tā pie Krievu hokejistiem. Viņa mūsu aizsardzības zonā kontrolē situāciju, arī Brotvērta un Niževijs virzās uz priekšu, diemžēl viens pats, un viņš ātri vien tiek atbruņots gluži likumsakarīgi. Tur noteikumu pārkāpums un no laukuma jānoiet nevienam citam, kā Krievijas izlases spēlētājam Valerijam Kamenskim no Ņujorkas Rangers komandas. Tur viņa kontā 13 vārti, 19 rezultatīvas piespēles. Tātad esam skaitliskā pārsvarā. Arī otrā minūte, otrajā periodā. Fanduļa posms mums laukumā. Aizsardzībā Matīcins ar Laviņu. Iemetiens. Un ripa nāk, diemžēl, centra zonā. Tā pie Laviņam. Laviņš spēlē uz priekšu, nezaudēt ripu. Savā aizsardzības zonā. Fanduļs. Beļavskis izgājis uz priekšu, seko izspēle. Beļavskis nespēja uz ripu un tomēr to panāk aiz pretiem Verības vārtiem. Spēlē partnerim, Verības Fanduļs. Visai nesaskaņot darbojas pat labam. Krievu komanda savā aizsardzības zonā. Laviņš spēlē partneriem uz lauku pretējo pusi. Beļavskis vēl tālāk spēlē. Un situāciju kontrolē pat labam Latvijas valsts vienību Laviņš. Nu, vajadzēja mēs pa vārtiem. Atspēlē atpakaļ Laviņam. Savstarpēji saspēles. Herčs pietur ripu. Izspēlēs vārtiem. Nu, meties pa vārtiem. Vārti pēc Beļavska raidījuma vārti. Otrā minūte, otrais periods. Izmantot skaitliskais pārsvars. Brīnišķīgi. Mierīgi, akadēmiski, pārdomāti, saspēlējoties un nesagaidot īpašu Krievijas hokejistu pretestību, Latvija izspēlē kombināciju un tiek iemesti skaisti pirmie vārti šīs dienas sacensības gaitā. Ir Beļavska ceturtie vārti šai čempionātā. Sākums patiešām ir labs. Tagad laukumā Sēņina posms. Un, protams, visi spēlētāji Krievijas izlasē. Trimuncovs savā aizsardzības zonā ar Skrāstiņu. Spēle uz šo pusi. Arī pa Krievijas komandas spēlētāji Kudašovs šeit enerģiski nospēlē. Te ir Gončars blakus.
Un arī pa Krievijas komandas bīstam situāciju vārtiem. Iziet ar vārtiem Krievijas komandas spēlētājs Kovalenko, bet nav kas pieliek punktu. Arī izspēlēt šeit laukuma centrā Ābolam. Tādiek sikstais pretinieks Krievijas vārtiem. Viripus Krievijas komandas vārtu sargs. Un Krievija dodas uzbrukumā. Nikolišins. Nākamos aizsardzības zonā savstarpēji saspēle. Bīstam situācija ir, bet neglābjamo. Ļoti bīstam situācija un ofensīvu turpinās metiens pa mums komandas vārtiem. Kovalenko met garām vārtiem kārtējo reizi. Dončars Veripas izspēl Kovalenko metiens vēl pa vārtiem. Tāls raidījums. Veripas Krievijas komandas spēlētāji un visai nesaskaņot sadarbojas par kodašu ar saviem partneriem. Tomēr Ripa izspēlē centra zonā, tā bija Krievijas komandas aizsargiem. Jā, šī spēle kļūst aizvien spriegāka, aizvien dramatiskāka. Skrastīs pie Ripas. Skrastīs savā aizsardzības zonā, spēlē arī pa centrā. Arī pa Krievijas komandas aizsargi šeit tik savā aizsardzības zonā, spēlē arī uz priekšu. Mūsies itrita atpakaļ gan zonas. 4. minūte 1-0 Latvijas komandas labā. Arī Krievijas komanda nāk mūsu aizsardzības zonā visai individuāli spēlē Kozlovs. Nolākais vārtiem ir vidot saltā saviem partneriem. Bija tūlīt posms laukumā. Ripa pārkārta un Ripas mūsu komandas spēlētāji. Ripa centra zonā pie mūsu puišiem, pie Tambijeva. Tambijevs tur izspēlējis Pantelievam. Pantelievam aiz vārtiem. Un pret vārtiem nostājas un mirklī, kā izvīto viņš nesaņems piespēli. Ripas mūsu komandas spēlētāji un noteikumu pārkāpums. Uz 2 minūtēm, manuprāt, tiek noraidīts Kozlovs. Tātad Latvija paliek skaitlis kā pārsvarā. 4. minūte, 1-0 Latvijas komandas labā. Tātad skaitliskais pārsvars Latvijas valsts vienībai 1-0 Latvijas komandas labā. Jāteic, ka Krievu zvaigznes, īpaši nespīd, manuprāt, arī šī vakara sacensībā. Tas ir viens atzinums. Un otrs, ka mūsu komanda prasmīgi veido spēli no aizsardzības, mēģinot stabili, droši darboties savā aizsardzības zonā un balstoties uz asiem pretuzbrukumiem. Par to liecina arī metienu skaits pirmajā periodā. Vanduls arī saspēlē partneriem un atspēlē atpakaļ Laviņam. Jāmet pa vārtiem, nedaudz nokavē metienu. Spēlētājs metas viņam pretī. Veripas joprojām mūsu komandas spēlētāji. Beļavskis kēp šeit kreisajā pusītē. Beļavskis spēlē Beļavskim. Pret vārtiem Fanduls. Lauka pretējā pusē Maticinam metiens un Baksaks ir savā vietā. Brizgalovs nospīd šai situācijā no Toljati Ladas. Kā teica Vladislavs Tretjaks, viņam nav viena. Viņam pagaidām nav veiksmes. Kas ir? Varbūt arī tā. Vēl Vladislavam Tretjakam prasīja kādas viņas 3 karstākās vēlēšanās. Viņš teica, man ir tikai 2. Viena, lai Čikāga uzvarētu Stenlija kausā, otra, lai Krievija uzvarētu šeit pasaules čempionātā Sanktpēterburgā. Iemetiens pie Krievijas komandas vārtiem. Tas pats Fanduļa posms laukumā. 4 minūtes 15 sekundes otrajā periodā, joprojām esam skaitliskā pārsvarā, arī rezultātu pārsvars 1-0 Latvijas komandas labā. Kerčs izspēlēs vārtiem, tieši par vārtiem Fanduļam, bīstama situācija, un Brizgalovs ir atkal spēlē. Jā, un vēl Tretjaks teica, ka Krievijas vārtsargi ir tādi lēnīgi, īpaši neaktīvi cīnoties pret atklātušām ripām. Tas ir tām ripām, kuras uzbrucēji triec vārtos pēc tam, kad vārtsargs šīs ripas ir atsitis. Ja runājam par Tretjaku, tad viņš, protams, ir arī zvaigzne, 10 savu kodaugas pasaules čempionātos. Tāpat starp citu kā savu laiku Aleksandram Raguļinam. Bet ripas arī Krievijas komandas spēlētāji esot skaitliskā mazākumā. Ripa nāk mūsu aizsardzības zonā pie Laviņa. Tas būs tālāk, Fanduls nāk atpakaļ, visai ilgi posmi jau laukumā šie spēlētāji pa centru vietās uz priekšu. Laviņš šeit gaida piespēlies lietas putumā. Viņam patīk to darīt, bet nedrīkst aizrauties Krievija pārēt pretuzbrukumā. Labi, ka nebija precīzi piespēli. Fanduls ir atpēc saviem aizsargiem Ripu. Arī pa Matīcins ar saviem vārtiem. Matīcins virzās ārā no savas aizsardzības zonas. Lēnītēm pagaidām. Paskatīdamies uz partneriem, izspēle Kerčam šeit pusītē. Otrā pusē piespēle gaida Beļavskis. Nesagaida. Ripa šeit nāk atpakaļ un spēle tiek pārtraukta 6. minūte. 1-0 Latvijas komandas labā. Iemetiens pie Iljas Brizgalova vārtiem. Jā, ārkārtīgi spraiga cīņa.
Aizsardzība pēc daudzu ekspertu secinājumiem Krievijai darbojas visai slikti. Un tāpēc arī iepriekšējās spēlēs pretinieki solo gājieni sekojuši viens otram. Un kaut cik kāpus tikai vienīgi Brizgalova meistarība. Nu, mēs nevaram lepoties ar tādiem īpašiem solo gājieniem, bet es domāju, ka visi posmi šobrīd darbojas precīzi, izpildot spēles uzdevumu 100%, lai nu tā tas būtu arī turpmāk Vītoliņa posms laukumā. Joprojām Krievijai skaitliskais mazākums Vītoliņš aiz vārtiem. Pret vārtiem tur gaida piespēli. Mūsu spēlētājs, tas ir Pantelejevs, bet ātri vien situācija jau ir citāda. Jau seko Skrastiņa metiens pa vārtiem un Skrastiņš piesāties savā aizsardzības zonā. Skrastiņš Aksējai pat labam aizsardzībā jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem pret kontrauzbrukumiem. Arī pa mūsu komandas uzbrucējs Pantelejevs bija saviem vārtiem. Nu, saspēlēs ar savu partneri, joprojām Nikolai Viņš. Jāspēlēsim redzēt atpakaļ Skrastiņam. Tas arī tiek darīts. Skrastiņš sit aiz vārtiem. Viņš piecinieks laukumā arī Krievijas valsts vienībai. Un jānāk atpakaļ, sekos pretuzbrukums. Momentāli Krievu pārējā pretuzbrukumā. Nāk mūsu aizsardzības zonā. Bīstam ir vārtiem, met uz vārtiem. Ir savā vietā. Un arī tad, kad met Kovajovs, Kovaļenko, tad metiens nav vairs bīstams, bet uzbrukums turpinās. Kozlovs pie ripas. Lūk, kā viņš spēlē. Atkal metiens uz vārtiem. Lūkdama Kristam mūsu aizstāvas. Pie ripas Galanovs. Krievijas valkies mūsu aizsardzības zonā. Bīstam uzbruk katru reizi Krievijas uzbrucēji. Arī Krievu mūsu aizsardzības zonā. Lūk, kā Burē izmet pret vārtiem. Kā basketbolā pilnīgi. Arī pa Krievijas komandas spēlētāji Kozlovs. Bīstam situācija bija pirms vārtiem. Metiens būs vai ne? Metiena nav par laimi. Atkal izpār vārtiem. Metiens gan vārtiem. Šoreiz met Galanovs. Tā ir ofensīva. Ofensīva kvadrātā. Un beidzot ripa izslīd pie Krievijas komandas vārtu sarga Brizgalova. Ripa pie Krievijas komandas spēlētājiem. Pārgājis pāri zonas linijai. Burē ar saviem partneriem. Burē spēlē ripu uz priekšu. Tur bīstam situācija pierdes vārtiem. Ripa neiet vārtos, Ripa Skrastiņš jāmet ārā. Tas arī tiek darīts, un Ripa skrēj pāri visām zonām. Jā, karsti, bet šobrīd reklāmā. Spēle turpinās. 8. minūte, otrais periods, 1-0 Latvijas labā. Iemetiens pie Artūra Irbes vārtiem. Abas komandas spēlē skaitliski vienādos sastāvos. Un tūlīt sekos iemetiens Semjonova posms laukumā Latvijai un Žamnova posms Krievijas valsts vienībai. Kravčuks ar Gončaru aizsardzībā Krievijai. Sergejs Gončars spēlē Vašingtonā, 6. rezultatīvākais aizsargs NHL regulārajā čempionātā par 2 punktiem apsteidzot Sandi Ozoliņu. Sergejam 73 spēlēs 54 punkti. Spēle turpinās. Bīstama situācija mūsu aizsardzības zonā. Artūrs Irbē. Vēlreiz iemetiens mūsu aizsardzības zonā. Jā, tas tik ir spiediens. Patiešām Krievi koncentrē visus spēkus uzbrukumam, jo viņi šobrīd ir, gribas teikt, ringas stūrī. Viņiem vairs nav kur palikt. Viņi nedrīkst zaudēt šo spēli, bet šobrīd viņi šo sacensību zaudē. Tā liecina rezultāti tablo. Iemetiens vēlreiz. Semjonova posms laukumā un tāpat Žamnova piecnieks. Arī pa pie Krievijas komandas spēlētājiem. Lūk, atspēlēs vārtiem. Šeit savstarpējas saspēles, spēka spēle. Ripas Krievijas komandas aizsarga uzbrucēji. Te spēle maliņā un Ripa centra zonā. Jānāk atpakaļ ar to Krievijai. Ripa pārtvērta. Te Ripa Žamnovs nāk uz aizsardzības zonā. Stop! Noteikumu pārkāpums. Acīm redzams 2 minūšu sots. Un Latvija paliek skaitliskā mazākumā par Alekseja Žamnova nogāšanu. Jā, viņš spēlē ar traumu. Šodien Chicago Blackhawks
Viņam tur ir 23-37 šāds sniegums Inkal regulārajā čempionātā. Bet pats svarīgākais šobrīd ir tas, ka jāspēlē skaitliskā mazākumā, jo Bondarevam 2 minūšu sods. Acīm redzot, atkal trieciens spēks, galvenais trieciens spēks nāks laukumā. Burē ar saviem vīriem, vispār zināms arī, ka Pāvela Burē tēvs ir izcils sporta autoritāte. Interesanti, piemēram, ka pa Inkal labāko debitantu kļuva uzbrucējs Skots Gomes, Ņūdžersija. Viņš ir zaļaskā un par viņa fizisko kondīciju, ne tikai par viņa fizisko kondīciju vien, rūpējās Pāvela Burē tēvs. Protams, arī par abiem saviem dēliem, izciliem NKL hokeistiem. Tagad iemetiens pie Artūra Irbes vārtiem. Esam skaitliskā mazākumā. Burē posmas laukumā un Vītonīši izvada ripu centra zonā. Jānāk atpakaļ Harijam, jānāk atpakaļ. Ripas gribēja teikt Burē, viņš nedaudz nokavē. Artūrs Irbe pirmais. Ripi izspēlēt laukumu pretējā pusē, Kozlovs pārstāvs bieda ripu. Burē piespēlē, Artūrs Irbe nospēlē. Fantastiski! Mūsu komandas kapteinis, ka Ripas spēlē ripu centra zonā. To nepārtrep kolēģis un arī patkal pie krieviem. Un te fiksēta aizmugures situācija. Jā, nu, jāteic, ka nevedas arī krievu zvaigznēm pie mūsu komandas vārtiem, bet visai prasmīgi. Mēs veidojam aizsardzību un teicami vārtos stāv Artūrs Irbe. Starp citu, no savām daudzajām ripām šai regulārajā čempionātā Irbe, manuprāt, Burē iemetis tikai vienu ripu. Nu, jācer, ka šis vakars būs tas, kad Irbes vārtos nelidos šīs ripas. Pagaidām 1-0 Latvijas komandas labā. Kaut arī pirmajā periodā viena metiena pārsvars bija Krievijas valstsvienībai. Vandoļa posmas laukumā. Vandols turpina enerģiski un vīrišķīgi cīnīties, būdams savainots. Esam skaitliskā mazākumā 4 tātad. Vandols, Beļavskis, aizsardzībā Matīcins ar labiņu šādi 4. Arī pa Krievijas komanda, man likās, ka bija aizmugurs stāvoklis, labi cīņa turpinās arī pa Vandols. Nu, uz priekšu dabīja, ka viņš netiek. Ripā iztiksta tur aiz pretiek vienības vārtiem, un tai seko Žitniks no Buffalo Sabres. Arī pat labam Krievijas komanda nāk mūsu aizsardzībā zonā Beļavskis. Beļavskis centrā uzsvērs ripu. Nu, brīnišķīgi, viņš pagriezienā lūk sekundes iegūtas, spēlē ripu kreisajā pusē, un te Burē. Būs sports mūsu aizsardzībā zonā. Jāmēģina traucēt šis spēlētājs. Burē ienāca zonā, ko darīs tālāk, skatās, ko partneri dara. Vairāk saspēlē saviem partneriem, meķis pa vārtiem. Ļoti spēcīgs vairījums. Ripa pie Artūra Irbes. Ripas kā tīklu no vārtu otras puses pēc ārkārtīgi spēcīga Sergeja Gončara metiena. Jā, bīstami, reti bīstami, to Krievijas valstsvienība. Bet, nu, gribas teikt, ka jāsāk arī Krievu komandai nervozēt, un pirmkārt tas jādara Krievijas zvaigznēm, jo spēle maz pamazītēm, vismaz tā šķiet tuvojas pusē. Nu jā, NKL aizsargi acīm redzot nav paspējuši saspēlēties, nu, bet nav nekāda attaisnojuma, kā vismaz teica Tretjaks, ja netiek piesakta zona pret saviem vārtiem. Un viņš tā teica, vai tad Žitnikam Buffalo, tagad meties pa Irbes vārtiem. Bīstami, un Gončara Vašingtonā to nemāca, bet tagad paskatīsimies, ko mācīs mums Krievijas komandas spēlētāji. Nu, viņi māca, kā jāuzbruk, bet varbūt saskaņas pietrūks uzbrukumā. Bet arī teicams vārtos ir Artūrs Irbe. Pagaidām aizsargi, tālmetiens un pēc kārtījā Žamnova raidījuma Artūrs Irbe atkal ir savā vietā. Jā, Žamnovs patiešām pēc traumas spēlē lieliski. Nu, viņš teica tā, ka viņš tagad labāk orientējoties Čikāgā nekā Sanktpēterburgā. Sanktpēterburgu vairāk viņš atceroties pēc tiem vecajiem senajiem, laikam Ļeņingradskajā Pravda turnīriem, kad šeit sacentās valstu otrās komandas. Šobrīd vēl 22 minūtes Latvijai skaitliskais mazākums, kārtējais iemetiens pie mūsu komandas vārtiem. Žamnovs, lūk, tas pats Žamnovs iemetiena punktā. Un spēle turpinās. Ripa izlaista centra zonā. Ripa pie Krievijas komandas spēlētājiem. Ābols šeit cenšas piesekt savu sezamo. Jānāk atpakaļ Ciprus tur centra zonā. Pēc dažām sekundēm iznāks Bondarevs. Krievija uzbrukumā. Pie Ripa Žitniks aiziet aiz mūsu vienības vārtiem.
Žitniks joprojām med ripu. Lūk, apmet vairāk spēlētājus, bet spēlēt partnerim. Savstarpēji saspēl ar Petrovu. Petrovs pēdītas, izspēl lauks pretējā pusē, pilns konflikts laukumā ar Latvijai. Un jāsitrī pārā no zonas. Izdodas izsistrī pārā no zonas un kaut maķinīt atvilkt telpu. Ja to vispār iespējams izdarīt šādā spēlē pret Krievijas valsts vienību, kur iepriekšējās cīņās piedzīvojusi divus zaudējumus pēc kārtas. Un tagad atkal kārtējā reklāma. Lūk, atkal esam gaisā. 10. minūte, otrais spēles posms 1-0, iemetiens pie Artūra Iebas vārtiem. Šīs reklāmas paildzina spēli, kā aprēķinājuši krievu žurnālisti aptuveni par stundas ceturksni. Un bieži vien nevarot par pēdējām spēlēm, tāpēc informāciju ielikt avīzēs, tāpēc krievu žurnālistiem šīs reklāmas neīpaši patīk. Mums neīpaši patīk, kā saimnieko Krievijas izlasa mūsu aizsardzības zonā, bet ripas ar patēru un mierīgi ripas izstādā no zonas esot laukumā pirmajā maiņai. Lītoniņš ar ripu. Nesteigties, mierīgi un precīzi spēlēt. Tambieva aizsitiens aiz pretiepieniem vārtiem un Krievijas spiesta sāk no savas aizsardzības zonas. Ripa centrā pie Prokopjeva. Prokopjevs ir ripa aiz mūsu komandas vārtiem. Ir bija talkā saviem partneriem un atkal 2 minūšu sots. Kam šoreiz? 2 minūšu sots. Patiešām Haritonovam. Bloķēšana vai? Maskavas Dinamo. Haritonovam 2 minūšu sots. Tā kā paliksim skaidrs kā vairākumā. Tas jau ir patīkami. 10 un 17 spēles otrajā posmā. Beigās tiesnesis fiksē, ka viņš noraidīts ir par nesportisku uzvedību. Precīzāk izsakoties. Nu, bet fakts paliek fakts. Esam skaitliskā pārsvarā, Fanduļa posmas laukumā un spēle turpinās. Krievijas spiesta sāk no savas aizsardzības zonas. Kečs dodas uz priekšu. Pretī Gončars. Laviņš arī aizgāja uzbrukuma zonā. Nu, arī mūsu komandas spēlētāji. Kečs nezaudēt ripu. Savstarpēji saspēles te pie atmales. Arī pa pazaudēta. Arī pa Krievija. Četratā virzās uz priekšu mūsu aizsardzības zonā. Bīstami nāk mūsu aizsardzības zonā. Metis pa vārtiem, met pa vārtiem. Kovaļenko ienācis bīstam mūsu aizsardzības zonā. Nedrīkst aizrauties uzbrukumā. Savstarpēji saspēles. Latvija virzās uz priekšu. Arī pa izspēlēta tur. Pret vārtiem, nu, Matīcins aizgājis tur gandrīz pretī vienības vārtiem. Nedrīkst tik tālu iet, bet tas bija skaists raidījums. Laviņa metiens pa vārtiem. Ja Beļavskis šķiet meta pa vārtiem. Ja Laviņš meta, ja Beļavskis tur pavīdēja arī uzbrukuma zonā, tagad ir mūsu komandas spēlētāji. Kečam atspēle, šeit Laviņš, pie zilās līnijas gaida piespēle. Spēle turpinās pie pretinieku vienības vārtiem. Joprojām situāciju kontrolējam, nu Kečs atkal nogaida. Kamēr nevidīsies spēlētājs pretī, Matīcins spēlē partnerim, savstarpēji saspēles laukuma pretījā pusē. Vēļā spēlē 50 sekundes skaitliskā pārsvarā. Nu jāizpilda meties pa vārtiem, Matīcins pats mecīs, nekā spēlētājs metas pretī. Savstarpēji saspēles, Fanduls. Kam spēlēs? Fanduls spēlē Matīcinam. Matīcins atpakaļ Fandulim. Meties pa vārtiem, nu, neiznāk Laviņām izspērt piespēle, kuram izsit ripu, kur Beļavskis un laukuma pretījā puses Laviņš. Laviņš, ko darīs šai pusē, apstrādā ripu, izspēlē Kečam. Nav metienu pa vārtiem, ripu laukuma pretījā pusē nedrīkst laist ārā. Matīcins izlaiž ripu centra zonā. Diemžēl tik labi sākts un jāsāk viss atkal no gala. Arī mūsu komandas spēlētāji. Arī Harijs uznāca laukumā, spēlē atpakaļ Matīcinam, jālaiž ripu centra zonā kārtējo reizi. Laviņš un tūlīt uznāks
arī sagrēkojies Krievijas komandas spēlētājs laukumā. Tas arī notiek. Labi viņi spēl uz priekšu. Arī mūsu komandas spēlētājs Tambijevs. Aizieties pret tiek pirms vārtiem. Izspēlētu un ripa tagad kārtīgi reiz tiek ielaista centra zonā. Nezaudēt to, nezaudēt. Sejais spēlē uz priekšu. Labai spēle un ripu nepārtver Pantelejevs. Beidzot, ka ripas tomēr nonāk viņš, bet ripa skrējusi, kā fiksēt tiesneši pār visām zonām. Un šai brīdī arī reklāmas pauze. Jā, tūlīt sekos iemetiens mūsu aizsardzības zonā. Rezultāts 1-0, 13. minūte, spēles otrā trešdaļa. Iemetienu punktā Jašins jau gaida iemetienu. Tiks to tiesnes, lai tas ātrāk izpildu šo iemetienu. Un mums laukumā Vītoliņa posms iemetiena punktā Tambijevs. Iemetiens. Arī pazaudēta. Momentāli meties vārtiem. Arturs Irbe. Tas ir viņš. Arī pārā no zonas. Atkal pie pretiekiem spēlētājiem Žitniks centra zonā. Viņam sakot Haris Vītoliņš uzbrukuma zonā. Traucējot Žitniku. Žitniks paspēja spēlēt ripu partnerim Jašinam. Jašins jau tālāk Mironovam. Mironovs gar malīm virzās uz priekšu. Apspēlē kāds spēlētāji Kozlovam pie ripas. Kozlovs pat labam. Atspēl atpakaļ Burē. Burē kritienā mēt uz vārta pusi. Ripa iet garām vārtiem. Bīstama situācija pret vārtiem. Burē neuz to ripu. Un jāsit ripa ārā no zonas, kas arī tiek darīts. 14. minūte. Krievi atgriež savu aizsardzības zonā. Mironovs. Sāk no aizsardzības zonas. Burē uzņem tempu. Tālāk spēles priekšu caur Jašinu. Atkal atpakaļ saviem aizsargiem. Un Krievi nāk mūsu aizsardzības zonā. Visai nesaskaņot darbojas pie silās līnijas. Veidojam labu aizsardzības valni. Burīnām nogais no laukuma. Viņš vispār tā ripu. Metis pa vārtiem. Garām vārtiem. Un garām vārtiem. Tomēr uzbrukums turpinās. Un mūsu aizsargs izmet vēl pa vārtiem. Tas ir Bondarev tāds vājš mierinājuma raidījums. Krievi uzbrukumā nāk mūsu aizsardzības zonā. Irbe pretī. Būs noteikumi pārkāpumam. Spēlē turpinās. Arī Papulskis aizsargs ar pretiekienības vārtiem. Pret vārtiem Niževics. Apulskis enerģiski nospēlē. Jāspēlē partneriem. Izpār pret vārtiem bīstami. Bondarev šeit cenšas piesakt. Arī pasīzēja no zonas. Un pie ripas tomēr pretiekienības spēlētāji. Bīstams pretuzbrukums. Krievi nāk mūsu aizsardzības zonā. Un Irbe atkal ir savā vietā. Tas bija ļoti bīstams. Valērija Kamenska reids mūsu aizsardzības zonā. Atkal reklāmas pauze. Atkal iemetiens pie Artūra Irbes vārtiem. Vienā pusītē Žamnovs, viņa tiecnieks laukumā. Otrā Seņins. Spēle tūlīt turpināsies. Un atspēlē atpakaļ aizsargiem momentāli. Arī pretniekiem spēlē. Bīstami spēlē Krievi. Un beidzot gūst arī panākumu. Jā. Tāds spēka spiediens, beidzot tas tiek realizēts. Izmantojot iemetienu mūsu aizsardzības zonā, precīzu saspēli un rezultatīvs metiens pa Latvijas valsts vienības vārtiem. Tā ir 15. minūte spēles otrajā posmā. 15. minūte, rezultāts 1-1.
Vārtus tātad iemetis Petrovs. Izmantojot Žamnova piespēli. Rezultāts kļūst 1-1. Lūk, šie vārti vēlreiz jūsu ekrānos. Fandore posms laukumā. Tagad jābūt ļoti uzmanīgiem pēc zaudētiem vārtiem. Tie, protams, iedvesmos Krievijas valsts vienību. Fandore savā aizsardzības zonā. Krastiņš te par blakus. Izspēle uz priekšu. Beļavskis. Laukuma pretējā pusē Matīcins. Kērč. Nu, neskriet kākļiem Dunduriem uz priekšu. Jādomā par savu aizsardzību. Krievija pāriet uzbrukumā. Atkal bīstam situācija mūsu aizsardzības zonā. Metiens pa vārtiem. Arī pa vārtus neaizsniedz šoreiz. Peripas Haritonovs. Haritonovs ar saviem vārtiem. Kombinācija neiznāk Krieviem. Jāsat pie pārna zonas. Tas arī tiek darīts pēc slipas trauc Beļavskis. Arī pie Krievijas komandas aizsargiem. 15. minūte 1-1 šeit. Jaunajā halē. Gončats nāk bīstami mūsu aizsardzības zonā. Nevar izlausties cauri vairākiem spēlētājiem. Un te ir mūsu komanda. Kečs pret vārtiem. Mitis pret vārtiem. Nu jāmet! Jāmet! Nedaudz nokavēja. Vārtsaks arī teicam nospēlēja. Kečs labi iegāja zonā. Patiešām labi. Šoreiz pretnieku vienības aizsardzība nospēlēja tādā šmakā līmenī. Jāteic, ka jāpiekrīt tiem treneriem, kur saka, ka Krievijas izlases neprot pārvarēt tādu stabilu veidot aizsardzības balnu pie zilās līnijas. To arī pierādīja amerikāņi, šveicieši. Un te vajadzīgs ātrums. Krieviem ir tālu piespēle, šī precīza piespēle. Ja nav, tad nu tā. Bet fiziski tā ir labi sagatavota komanda. Spēlētāji daudz spēlētāji redzat ar ripu, bez ripas. Bet nu divās spēlēs šiks vien sanācis. Un treneri to vien darīja, kā mainīja spēlētāju virknējumus. Tagad kārtīgi reiz Beripas mūsu komandas spēlētāji, tribīnēs Veļas Vilnis. Un sanākuši diezgan daudz skatītāju beigās. Spēle turpinās, Krievija virzās uz priekšu, rezultāts 1-1. Metiens pa vārtiem, arī pa vārtus neaizsniedz. Beripas mūsu komandas spēlētājs Stambijevs. Pa laukuma centru, viens pats diezgan vientulīgi virzās uz priekšu, kuri kolēģi, kuri partneri pa zaudētā. Arī pa Krievijas komanda, pretuzbrukums. Krievija nāk labajā laukuma pusē, kurā Šovs pie ripas lūk apspēle vairāk spēlētājs iet pat Irbi. Un te glābi Irbi un glābi Ignaķevs. Nu, bīstami ienāk pretnieku vienības spēlētājs mūsu aizsardzības zonā. Šādi laist nedrīkst. Vienalga aizsargs vai uzbrucējs ar aizsargu nāk bīstami iekšā. Joprojām pie ripas Krievijas komanda. Kovaļenko ar bīstami spēlē pret vārtiem. Bīstami situācijas vārtiem Arnolds Irbi. Un kurš? Un Kamenskis. Kuru? Ripa negrib iet šoreiz vārtos. Izmisīga cīņa ar mūsu komandas vārtiem. Tur bija Nikolišins. Izmisīga cīņa. Jā, tā tikal spēle. Bet patiešām mūsu komandas vārtsargs darbojas lieliski. Un aizsardzībā arī turas gods godam. Pret šādu te spaiņu komandu. Interesanti. Kā šīs komandas izredzes vērtēja mums ļoti labi pazīstamie treneri Viktors Tikinovs, Vladimirs Urzīnovs, kur abi trenējuši Krievijas izlases savulaik, arī strādājuši Rīgā. Tikinovs teica tā, ja būs dzelzs disciplīna komandā, tad izredzes ir lielisks, tas par Krievijas komandu. Vladimirs Urzīnovs, ja spēlēs komanda, tad Krievija uzvarēs šajā čempionātā. Ja atkārtosies Nagano, kur tik vien kā spīdēja zvaigznes, nebija kolektīva, tad uz panākumiem ir grūti cerēt. Nu, diezgan tālredzīgi abu treneru vērtējumi. 17. minūte, otrais periods, 1-1. Iemetiens pie Latvijas komandas vārtiem. Iemetiena punktā Jašins, bet iemetienā uzvar Latvijas valsts vienība, kurā spēlē Semjonova trenieks. Izspēle laukuma pretējā pusē Semjonovam piespēle adresēta nepārtver viņš piespēli un pie ripas Krievu aizsargi savā aizsardzības zonā. Seko momentāli izspēle uz centru. Ripas Krievijas komandas spēlētāji Burei spēlē tur laukuma pretējā pusē savam partnerim, ripa pārtvērta. Arī pa mūsu 10. numurs. Apuļskis pietur ripu, labi iet zonā, atspēl atpakaļ, neiznāk piespēle atpakaļ. Un Laviņam jāspēlē arī pretnieku aizsardzības zonā. Labi Rodrigo nospēlēja vīrišķīgi, enerģiski un netiecīgi šai tā riskantajā situācijā. Un seko piespēle Burei momentāli pāriet pāri zonas līnijai. Lūk, kāda piespēle un met pa vārtiem. Neriskējiet tālāk uz priekšu. Metiens šoreiz tverams Irbēm. Un atkal pretmetiens un vārti! Pretspēle vārti! Nu, brīnišķīgi! 17. minūte. Pretuzbrukums.
pretuzbrukums, negaidīts pretuzbrukums. Un kārtējo reizi Krievijas izlases aizsardzība pierāda, ka tā nav granīcieta. Semjonova raidījums. 2-1 Latvijas komandas labā. 2-1 Semjonovs. Lūk tā. 2-1 šī spēle. 2-1 otrais periods. Pirmā trešdaļa 0-0. Tā ir jāspēlē. Stabili savā aizsardzības zonā. Maksimāli saspēlējoties, sadarbojoties ar Irbi, palīdzot viņam veikt šo grūto uzdevumu un izmantojot, maksimāli efektīvi izmantojot jebkuru no pretuzbrukumiem, kā tas bija šoreiz. Pretuzbrukums Semjonova metiens un pretnieku viņam visvārdsāks ir pārspēks. Atkal kontrolējam arī uzbrukuma zonā. Bet šāds spēlēt pēc krastiņām, jānāk atpakaļ. Krievija uzbrukumā, bīstam situācija mūsu aizsardzības zonā. Žamnovs spēlē atpakaļ un Ripa slīd kreisajā laukuma pusē. 18. minūte šai trakajā spēlē. Jā, Kaļinka skan, bet Krievija šobrīd zaudē Latvijas valsts vienībai. Treķeks arī atcerējās kādu zaudējumu 80. gadā. Viņš gan bija apvainots uz Tikanovu, kad viņš nomainīts ticis Leiplesidā. Ja tas nebūtu noticis, viņš teica, mēs būtu uzvarējuši, un toreiz pēc zelta medaļas, olimpiskās medaļas natika arī, starp citu, mūsu Helmuts Balderis. Nu šodien Krievija šeit netrenējās, varbūt kā viņš šeit paslidoja kaut kur citur. Vakar no rīta arī netrenējās, pēc pusdienas strādāja tādu milzīgu azartu, bet tagad spēle turpinās azartiska, vīrišķīga, dramatiska cīņa. Tāpat kā toreiz Šveicē, kad Krievi uzvarēja ar 7-5, bet tagad vadībā Latvija 2-1 Latvijas komandas labā. Esam iegājuši ar 2 punktiem E grupā. Krievijai pagaidām 0 punktu. Ripas mūsu komandas spēlētāji. Tambijevs. No viņa pa labi Vitoļiņš. Tambijevs izšķiras pats iet uz priekšu. Grib apmest pretnieku vienam spēlētāju. Un Krievu izlasē atkal noraidījums. 2 minūšu sots. Gandrīz varētu teikt līdz otrā perioda beigām Petrovam. Vienīgo vārtu guvējam Krievijas komandas labā. Viņš spēlē Montreal Canadiens komandā. Tātad Latvijai skaitliskais pārsvars un arī rezultāta pārsvars. Iemetiens pie Iljas Prisgalova komandas vārtiem. Fandoļa posmas laukumā. Jā, ar Haraldu tikos Haraldu Vasiļovu pirms spēles. Viņš teica, nu, grūti būs. Fandoļam nospēlēt šodien ar savainot pirkstu, bet lūk spēlē. Spēlē un acīm redzot mēģinās izturēt līdz galam. Šodien nespēlē Sprukts. Kāpēc jautāja Haraldam, viņš teica, nu šai cīņai viņš ir nedaudz par zaļu. Lai paskatās, gan jau kādreiz spēlēs. Meļovskis smidīs pa vārtiem, žēl, ka Laviņš mazliet nokavēja. Lieliska vārtu situācija. Maticins savā aizsardzības zonā, joprojām esam skaitliskā pārsvarā aizspēlē Fandoļam. Fandoļs pāri centram, Laviņš šeit piespēl kreisajā pusē sagaida. Viņš ļoti bieži ieslēdz uzbrukumā, bet jāpadomā arī par savām funkcijām. Laviņš piesaka zonu. Nu, Ripats šeit ir pāri apmalē. Un jāizpilda kārtējais iemetiens. Vēl 1 minūte 22 sekundes skaitliskā mazākumā Krievijas valsts vienībā. 2-1 Latvijas komandas labā. Iemetiens pie mūsu komandas vārtiem. Jā, Pāvils Burē arī vairāk kārt izteicies, ka nav apmierināts. Protams, nav apmierināts ar šādu sniegumu. Bet viņš teica, gatavosimies spēlējot nopietni un Latviju veltīsim visus spēkus, lai uzvarētu. Apspriedām, kā spēlēt ar Latviju, kur pretinieku vājākās vietas. Ir tikai viena doma – uzvara, uzvara un vēlreiz uzvara. Bet kā redzējāt, situācija ir diametrāli pretēja. Ripa, lūk, Ripa šobrīd Krievijas komandas vārtos ļoti negaidīti iemesta Ripa, bet tā ir 19. minūte, tas ir skaitliskais pārsvars. Un Krievijai, acīm redzot, cits nekas neatliks, kā pie 3-1 nomainīt vārdsargu, kas arī acīm redzot tiks darīts.
Jā. Tas nav Sokolovs, tas ir Podomatskis. Izlasē vairākus gadus darbojies. Ir Semjonova otrie vārti šai čempionātā. Semjonova otrā ripa. 3-1 Latvijas komandas labā. Negaidīti un tomēr pelnīti. Tātad vārtu sargu maiņa, tomēr Treķjaka prognoze nepiepildījās, ka Brizgāgovs stāv patiešām labi. Bet veiksmes viņam patiešām nebija, piemēram, pie šiem vārtiem. Podomatskis izlasē vairākus gadus spēlējis, un pēc speciālistu snieguma šis vārts sāks labs, bet nestabils. Rezultāts 3-1 Latvijas komandas labā. Tam bija uzņepāta tripu, Ripas Krievijas komandas spēlētāji. Jānovad šādā veidā šī trešdaļa līdz galam. Tagad, protams, skaitliskais līdzsvars laukumā. Krievija mūsu aizsardzības zonā. Jāšins izpārš pret vārtiem atkal Ripu Gončaram. Gončars to neuztver. Ripa Kurts skrēja kaut kur pāri. Aizsargs stiklam, ne. Gandrīz pārstie pāri aizsargs stiklam tiek fiksēts, ka Ripa pārgājusi pāri aizsargs stiklam un jāizpild iemetiens mūsu aizsardzības zonā pie Artūra Irbas vārtiem. Pēdējā minūte, otrais periods, rezultāts 3-1 Latvijas komandas labā. Pirmā trešdaļa 0-0. Otrā trešdaļa Beņavskis 1-0, Petrovs 1-1, Semjonovs 2-1, Semjonovs 3-1 Latvijas komandas labā. Vēl jāspēlē vesels periods un šai trešdaļā arī gandrīz minūte, nepilna minūte. Iemetiens, Jāšins iemetiena punktā un momentālā spēlētāji metiens pa vārtiem. Irbe ir savā vietā. Kārtējo reizi Kozlovs, Irbe, blakus Borei, Arturs Kamūris. Iemetiens vēlreiz pie mūsu komandas vārtiem. Aizritējušas tikai dažas sekundes. 19-18 rāda rezultātu tablo. Atkal Jāšins. Labajā pusītē Borei. Tālāk tur Kozlovs. Aizsardzībā Kravčuks, Gončats, viss trieciens spēks. No Jāšins uzvarēs iemetienā mūsu Semjonovu šīs dienas spēles karali vai nē. Nekā, Semjonovs uzvar. Un spēle turpinās aiz Irbas vārtiem, metiens vārtī. Pats Borei. Acīm redzot, lūk, kā rīt sekundes. Dažas sekundes no iemetiena, 4-5, savstarpējas saspēles un Latvija zaudē vārtus. Jā, ārkārtīgi grūta, smaga spēle. Šķiet, ka Borei iemet šo ripu. Bet nu paskatīsimies atkārtojumā. Kā tas viss notika? 3-2, pēdējā minūte spēles otrajā periodā. Jā. Šeit stadionā tas tiek izteikts nevis tā Pavels Borei, bet Pavel Borei. Lūk, beidzot pie vārtiem ticis arī patiešām Pavels Borei. Nu, tie ir viņam būtībā trešie vārti šeit čempionātā. 3+1. Tāda lūk šī spēlētāja. Tāds lūk šī spēlētāja 29, kad sacā hokeista devums. Pēdējie mirkļi šai otrā periodā. Nu, jābūt ļoti uzmanīgiem savā aizsardzības zonā. To pierādīja no pats Pavels Borei. Pretinieki ir kapteinis, tagad Ripa piespiesta un jāizpilda kārtējais iemetiens. Vēl 13 sekundes jāspēlē 3-2. Diemžēl minimāls rezultātu pārsvars. Es ceru, ka es varētu sacīt jau šobrīd ejot atpūtā. Otrajā pārtraukumā. Oi, bet līdz tam vēl daudz laika. Sekundes daudz ko var izšķirt pret tādu komandu kā Krievijas Žanovs iemetienā. Semjonovs pretī. Jā, iepriekšējā iemetienā uzvarēja Latvija, pēc tam Ripa zaudēta tikai kaut kur juceklī. Pirmais klāt bija Borei un tur vairs nekas nebija glābjams. Ripa atrod sēdu tīklā. Pēc NHL rezultatīvākā hokeista metiena. Metiens. Un metiens šoreiz neiznāk Krievijas komandai. Jāspēlē ārā Ripa no vārtiem. Jāspēlē tālāk. Niževijs. Semjonovs iet pāri centram. Pēdējie šie spēles mirkļi. Un metiens pa vārtiem. Nu, metiens ir. Niževijs met. Pakrīt metiena nav. Šai mirklī skan signāls. Tātad beigusies spēles, sacensības, cīņas otrā trešdaļa šeit jaunajā hallē Sanktpēterburgā pasaules čempionātā.